Sveicināti! Šodien parādīšu un pastāstīšu, cik daudz elektroenerģijas ir iztērējis siltumsūknis šajā ziemā no 2023. uz 2024. gadu, lai apkurinātu jeb apsildītu māju. Mājas apsildāmā platība 160 kvadrātmetri. Tagad pastīsimies, ko mums rāda pats siltumsūknis. Atsevišķis neesmu uzskaitījis, tā ka tie parametri, ko ir sarēķinājis pats siltumsūknis. Protams, ka tur varētu būt kaut kāda kļūda, bet kopumā ainu noteikti jūs varēsiet saprast un redzēt. Tātad es pa priekšu ieiešu iestatījumos un apstīšos, cik daudz elektroenerģijas viņš ir saskaitījis, cik viņš ir patērējis konkrētos mēnešos. Te jūs varēsiet redzēt pa visiem mēnešiem. Bet, lai mēs runātu par ziemu, vajadzētu runāt tikai par oktobri, novembri, decembri, janvāri, februāri, marts. Tātad 6 mēnešus. Jāpiebilst to, ka šeit rādījumi būs par visu, arī par ūdens uzsildīšanu, ne tikai par mājas apsildīšanu, bet arī ūdens uzsildīšanu. Līdz ar to rādījumi būs nedaudz lielāki nekā tikai uz vienu māju, bet jārēķina arī vēl tas, ka man māja nav tik energoefektīva, un tāpēc es arī tērēju vairāk. Noteikti starp jums būs cilvēki, kuriem tie rādījumi būs uz prusi mazāki, bet jebkurā gadījumā jūs redzat tos reālos ciparus un reālos daudzumus, kādi tiek patērēti par mājas apsildi manā gadījumā. Mēģināšu visus šos ciparus, ko jūs tagad te redzat, uzlikt arī Excel tabulā, lai būtu varbūt tās vizuāli pārskatāmāk. Šeit jūs redzat, es arī parādīšu to, cik siltumsūknis ir saražojis siltumu, attiecīgajos mēnešos arī par visu gadu. Ielikšu to Excel tabulā, tad, lai būtu iespējams sarēķināt un redzēt, cik pats siltumsūknis parāda, kāds ir kop. Gribu uzsvērt, ka šī gada ziema bija viena no augstākajām ziemām. Pēc oficiāliem statistikas datiem Rīgā vidējā temperatūra janvāra mēnesī bija mīnus 4,5 grādi. Šeit jūs redzat, es esmu uztaisījis maziņu tabuliņu. 23. gads, 24. ziemas mēneši, oktobrs, novembris, decembris, janvārs, februāris, marts. Šeit, otrajā stabiņā, jūs redzat, cik daudz elektroenerģijas siltumsūknis ir iztērējis gan uz mājas apsildi, gan ūdens uzsildi, boilerī, ja? Nākošais stabiņš, kā jūs šeit redzat, man ir elektroenerģija par, rupi runājot, 13 centiem, un par piegādi vēl 5 centi, kopā 18 centi. Tātad man jāmaksā par ziemas mēnešiem būtu 1109 eiro par to, kad es apsildu māju. Tad uz 6 mēnešiem 1109 eiro. Ja mēs paskatāmies nākošo stabiņu, uz mājas esmu tērējis, arī mājas, elektroierīces un vispārējais, jo man māja turās uz elektrības, un tad mēs redzam, cik man kopā ir patērēts kilovatstundas. 7251 kilovatstunda. Tas viss man izmaksātu, ja summa ir 18 centi, tātad 13 centi par elektroenerģiju un 5 par piegādi. Tātad man būtu jāsamaksā 1305 eiro pa visu māju uz šiem 6 mēnešiem. Vēl jāpiebilst to, ka man ir saules paneļi, un tāpēc man šajos mēnešos par elektroenerģiju nebija jāmaksā vispārībā, jo bija saules paneļi saražojuši, bija jāsamaksā tikai par šiem 2 mēnešiem, bet ņemot vērā, kad vēl bija palicis no iepriekšējā gada, tad arī šeit jūs redzat par 100 eiro gandrīz vairāk. Mani saules paneļi bija atstrādājuši. Līdz ar to šī ir tā reālie cipari, kurus tad es samaksāju par elektroenerģiju. Tos parādīšu, kā izstājās rēķins. Tāds man izskatās janvāra rēķins, un šeit jūs redzat februāra rēķinu. Bet atgriezīsimies pie Excel tabuliņas. Vai patēriņi man ir liela vai nav? Es esmu pārliecināts, kad ir lieli, salīdzinot ar ekonomiskām mājām, bet tādi man viņi ir reāli. Tad pastīsimies vēl ciparus, es esmu uzlicis vēl vienā tabuliņā. Šeit jūs redzat, es atkal esmu tos pašus ciparus teorētiski salicis. Šeit ir 2023. gads, cik daudz es esmu iztērējis mājas apsildei un ūdens uzsildīšanai. Un šeit otrajā tabuliņā, kolonā mēs redzam, cik daudz siltums ir saražots. Un līdz ar to, saliekot šos divus ciparus kopā, mēs redzam, kāds tad ir kop. Un kā jūs redzat, pats siltumsūknis man norāda to, ka kops
ir principā vidēji mēnesī, jebkurā mēnesī ir 3, tas ir 23. gadā, bet 24. gadā janvāris mums bija īpaši augsts, tāpēc arī elektroenerģijas bija patērēts diezgan daudz uz mājas apsildu, un šeit jūs redzat, jau kops jau ir pavisam savādāks, jau ir 2,8. Nu, tas ir vidējais mēnesī. Labi, tas man īstenībā ir viss. Ceru, ka visi šitie ciparu jūklī kaut ko jūs sapratāt, ko es mēģināju stāstīt. Ceru, ka arī tas viss noderēja. Tā kā visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Ātā!